Jautras dēkas tagad gaida mūs. Hei, Valanči, kas tev padomā? Visi mēs ceļā dosimies. Dino, Kika, aidā! Sanākuši kopā esam mēs virs galvas ilas debesīs. Katra diena ir kā piedzīvojums, nāc ar mums malā nepaliec. Ar Dino kopā vienmēr jautri būs. Jautri būs. Katra diena ir kā piedzīvojums, nāc ar mums malā nepaliec. Ar Dino kopā vienmēr jautri būs. Dino piedzīvojumi. Atlasa piegādes. Jā, labi, vēl tikai viens klucītis. Jā, labi, gandrīz pabeidz, urā! Urā, Lip! Labs darbiņš! Labs darbiņš, Lip, ļoti labi. Hei, kas tur? Ak, nē! Valanči? Tas nu gan ir daudz, Valanči. Vai šie ir visi sūtījumi, kas tev jāpiegādā? Paldies, Valanči! Paldies, Valanči! Paldies! Vau, tas viss mums! Paldies, Valanči! Šķiet, šodien tev nav laika, Valanči. Steidzies vien! Atā, Valanči! Super! Pienācis mans jaunais karogs. Oho! Pagaidi! Ko tu dari, Lip? Man pienāca liels puldzīte. Man pienāca biļetes, kas pilns ar skaitļiem. Zupas kaus. Kas tās par lietām? Nedomāju, ka kāds no šiem sūtījumiem adresēts mums. Un Valanči jau ir prom. Tie cilvēki droši vien būs bēdīgi, ja nesaņem savu sūtījumu. Pagaidiet! Varbūt mēs viņiem varam palīdzēt. Bet kā? Kļūstot par atlasa piegādes servisu. Ko? Jā, mēs varam palīdzēt Valanči. Mēs piegādāsim šos sūtījumus paši. Jā, viņš vienmēr ir jauks pret mums. Tas ir mazākais, ko varam darīt. Bet kā mēs piegādāsim visas šīs lietas? Tā ir problēma. No sākuma mums jāizdomā, kam paredzēt šie sūtījumi, bet pirms tam, vai kāds varētu mani atrullēt? Atstāj to manā ziņā. Vēl lēnām. Vai zini, es domāju, ka atpazīšu šo spuldzīti. Tā ir tāda pati kā someņa bākā. Ļoti Laba atmiņa! Un šīs izskatās pēc biļetēm no aeroporta. Tev taisnība, tā ir. Jā, tev tiešām taisnība, Lip. Bet zupas kaus, kuram tas varētu piederēt? Ah, laba sajūta. Nezinu gan. Bez manis vienīgā, kam patiešām patīk gatavot, ir Omīte. Omīte, tiešām super! Super! Ļoti labi, kakao. Izskatās, ka šeit ir viens pasūtījums somēnim, viens aeroparkam un vēl viens Omītei. Tad palīdzēsim Valanči. Kurš ir mani draugi? Dino piedzīvojumi! Atlasa piegāde uzsāk darbu. Labdien! Somaini? Kur viņš ir? Cik dīvaini! Draugi, sauksim viņa vārdu ļoti skaļi un skatīsimies, vai viņš parādīsies labi. 1, 2, 3! Somaini! Sveiki, draugi! Es jūs pirms tam nedzirdēju. Ak, ir ļoti grūti palīdzēt visiem lidojošiem kuģiem ar saplīsušu bākas spuldzi. Mēs ieradāmies, lai tev piegādātu īpašu sūtījumu. Tiešām? Kur tad Valanči? Mēs viņam nedaudz palīdzam. Tikai šodien. Nu labi, skaidrs. Paldies. Vau, mana spuldze! Skatieties, lūk, aeroparks. Hei, varam izpriecāties karuseļos, kamēr esam šeit. Nedomāju, ka vispār tiksim iekšā. Tas ir slēgts. Ko? Ak, nē, mēs nevarēsim veikt piegādi. Mēs nevaram tik viegli padoties. Man ir ideja. Jā, labi. Gatavs. Tā. Laba ideja, Dino. Nedaudz uz šito pusi. Lūk. Jā, tā paveicies.
Vēl viens sūtījums. Dodamies uz Omītes māju. Hei, kas ir tur tālumā? Izskatās pēc. Burbuļu vētras! Draugi, mums vajadzēs darboties komandā. Kika, paliec pie karoga, Lip un Kakao dodaties pie teleskopa. Gatavi, draugi? Gatavi! Kika, lūk, viens tuvojas no labās puses. Redzi? Aiziet, Dīna! Labi, Dīna! Uzmanies! Turpiniet, draugi, tas strādā! Lūk, viens labajā pusē, Dīna! Un vēl viens pa kreisi. Mēs nevaram izvairīties no abiem. Man prieks, ka pazinu jūs, draugi. Nesaki tā, vienkārši atstāj to manā ziņā. Jā, tieši tā, mēs to paveicām. Paldies, liels paldies, atā! Draugi, mēs visu piegādājām. Misija ir izpildīta. Valanči? Vai meklē tos sūtījumus, kurus atstāja šeit kļūdas dēļ, Valanči? Ir pa vēlu, tie jau ir prom. Labs darbiņš, Lip. Ļoti labi. Joko, Valanči, mēs tos piegādājām tavā vietā. Tulkojas Ēriks Lapiņš, ierakstīts skaņas studijā Marana Productions.